Ok. Tā labi. Sāksim ar pēdējo uzdevumu, varbūt no paša sākuma. Tā, kas, ko, kur? Esmu Dolgicera mājaslapā, tur, kur ir sistēma reāla aizsardzības teoretiskie pamati, varbūt drusciņi atpakaļ, tātad re, kur ir, un šeit apakšā slēpjas kursa darbs, re, kur viņš ir. Tātad metodiski norādījumi un re, kur ir pats kursa darbs. Mums šeit interesē, ka es stāstīju otrais uzdevums, trešais punkts. Nepieciešams tātad uztaisīt aizvietošanas schēmu, ar MATLAB programmas palīdzību izreikināt strāvas un vektorus, uzkonstruēt vektoru diagrammu, ko redz aizsardzība. Tātad, kā izskatās bojājums aizsardzības uzstādīšanas vietā. Nu, un principā ar šo arī ir viss. Tad par variantiem. Nu, lai varianti paliek tie paši kā vadības sistēmas, lai neko negudrot, tad ņemam tos pašus arī variantus. Tagad par pašu kursa, nu, tā kā par pašu uzdevumu, tad kā to darīt? Kas mums šeit ir papildus? Tātad re, kur ir pats MATLAB kods. Tad šodien iziesim cauri kodam, un re, kur ir trešais punkts pamācība. Mums no pamācības interesē 30. lapas puse. Tā 30. lapas puse, re, kur ir mūsu 30. lapas puse. Tad. Šeit tā, Nu, varbūt. šitas bija neplānota. Kas? Es biju plānojis, ka rītdien būs tā lekcija. Tas laikam citam, Jā. ja? Bija. Ok, sapratu. Tā, kur man ir atvērts dokuments? Tā es atvēršu atsevišķi, lai viņš man ir šeit. Jā, šeit. Tad, ar ko atšķiras schēmas? Pa lielam? Ļoti maz ar ko atšķiras. Tātad, es speciāli tā, lai varētu redzēt abus divus. Tā, kā man to uztaisīt? Cilpa. Trīs līnijas. L1, L2, L3. Viss tas pats. Šeit mums ir slodze caur vienu transformatoru, šeit ir divi transformatori, kas nobaro slodzi pie trešās popnes. Tas pats. Vienīgais šeit ir divas sistēmas, ja, katra galā. Šeit ir viena gala divi ģeneratori, otra gala ir sistēma bez transformatora. Vot, principā, ar ko schēmas atšķiras. Ļoti, ļoti tuvu. Pirmais, kas ir nepieciešams? Paskatīt savu variantu. Nu, es paskatīšos pirmo variantu. Rakstis vienfazīgs bojums, kopne 2. Tas nozīmē, ka un aizsardzība šeit ir A un E. Kas tas nozīmē? Kāpēc divas aizsardzības? Nu, tāpēc, ka kursa darba vajadzēja saprojektēt divas aizsardzības. Mums šajā gadījumā interesē, kā bojums izskatās konkrētai aizsardzībai. Kā to noteikt? Tātad kopna 2 ir šeit, vienfazīgs bojums ir šeit. Kā mēs saprotam, mums šeit ir pārvades tīkls. Un šeit mums ir distance aizsardzība, kas ir virzīta aizsardzība. Tas nozīmē, ka aizsardzība skatās līnijas virzienā. A un E aizsardzība. Kur skatās E aizsardzība? Tad līnijas virzienā, re, kur ir viņa skatās trešas kopnes virzienā. Un sanāk, ka otra kopne ir aizmugurē. Tātad neder. Re, kur ir A aizsardzība, skatās otras kopnes virzienā, un tad attiecīgi, ja mums bojums būs uz otras kopnes, A aizsardzība vajadzētu šito bojumu tātad detektēt un nostrādāt. Ir. Tātad, attiecīgi, mēs saprotam, kā mums ir nepieciešams uztaisīt schēmu, lai varētu redzēt, kas
ko redz A aizsardzībā. Ok, tad vienfāzīgs bojums uz otras kopnes, ko redz A aizsardzībā. Tā, nu, lai būtu kaut kas līdzīgs, tad es paņemšu arī šito te pirmo piemēru, tāpēc, ka rekur ir šeit līnija viens, nu, kāda starpība? Tur tā un tā būs līdzīgs, viss. Tātad ņemsim pirmo pašu piemēru. Tad ar ko sākam? Ar aizvietošanas schēmu. Tad attiecīgi tur, kur ir bojums, kur mums ir, nu, šeit bojums ir šeit, L1 līnija, tad kur viņš ir punkts, kur ir tas bojums. Un tātad mums šeit ir aizvietošanas schēma, kas sastāv no tiešas, pretsecības un nulsecības aizvietošanas schēmas. Pie tam, kas šeit ir svarīgs? Tad pirmkārt, kad mums ir nesimetriskie bojumi, jeb vienfazīgs uz zemi vai divfazīgs bojums, aizvietošanas schēmas atšķiras, tāpēc mēs apskatīsimies abus variantus. Šeit tad sākam ar vienfazīgu bojumu. Tad mums ir trīs aizvietošanas schēmas, kas ir savienotas kopā, kas veido vienu kopējo schēmu. Tātad kur ir. Tātad ārējais konturs ir tieša secības aizvietošanas schēma, tur viss indeks ir viens. Šeit kur ir pretsecības aizvietošanas schēma, šeit ir indeks 2. Un nulsecība, kur ir indeks 0. Visiem elementiem ir indeks 0. Ar ko atšķiras? Tieša pretsecība un nulsecība. Nu, tieša secība tas ir standarta aizvietošanas schēma, kuru mēs visi zīmējam jau no otrā kursa. Tātad aizvietojam barošanas avotu ar EDS blokiem. Ja mums ir ģeneratori, tad ģeneratoram ir pretestība sistēmai, tad mēs pieņemam, ka viņi ir bezgalīgas jaudas sistēmā, tāpēc nav pretestības. Tātad, ja būtu ģenerators, tad šeit papildus būtu ģeneratora pretestība. Tātad transformatoru pretestība XT, JXT. Nu, atceramies, ka transformatoram ir ļoti liela reaktīva pretestība un ļoti maza aktīva. Tāpēc, principā, pilnas pretestības vieta var izmantot tikai to reaktīvo daļu, kas jau ir pieņemts plaši. Ja? Tātad līnijas pretestības, tātad kur ir tā, ka šeit bojums ir L1 līnija, tāpēc šeit L1 sadalīts divas daļas pirms un pēc, tāpēc L11 un L12. Ja jums būtu bojums uz otras kopnes, ja es šeit ieteicu uztaisīt, lai bojums būtu L2 līnija, lai pēc bojuma būtu vēl maza pretestība, kuru vērtību varētu mainīt, lai minimizēt sistēmas iespaidu. Nu, vienkārši ieteikums. Pēc tam, kad viss būs attaisīts, būs saprotams, kāpēc. Tāpēc, jo mēs tas attaisīsim. To, ko redzēsim, būs tuva gramatai, tā teikšu. Tāpēc, principā, ideja, kad mēs bojumu sadalām divas daļas līnijas robežas pirms un pēc, es ieteicu izmantot šito paņēmienu. Nākamais, tātad, kur ir bojums. Tur, kur viņš atrodas, otrais mezgals. Tad, ja mums ir vienfāzīgs bojums, tiešas secības bojuma vieta tiek savienota ar pretsecības nulto vadu, kur viņš savienojas. Pretsecības bojuma vieta, kas ir šeit, savienojas attiecīgi ar nulsecības nulto vadu, un nulsecības bojuma vieta tiek savienota ar tiešas secības nulto vadu un tiek sazemēta. Vot tāda struktūra. Tālāk apzīmējam visus mēslus, izņemot bāzes mēslu, jo bāzes mēsla nav pirmās incidentas matrica, tāpēc, ka šeit spriegums ir nula. Tāpēc viņu nav nekur. Tāpēc mēs viņu arī neapzīmējam ar numuru. Un tātad katram zaram arī tātad zīmējam ar bultiņu strāvas virzienu un savu numuru. Tātad varētu izvēlēties jebkuru virzienu, tāpēc, ka tagad nav svarīgs tas, jo pēc aprēķina, ja strāvu matrica, nu, jeb strāvu kolona būs
rezultāts, jeb strāvas vērtībā ar mīnuszīmi, tas nozīmē, ka strāva plūst pretēji bultiņai. Un to vienkārši būs jāatcerās. Tad numerējam mezglus, zarus un sastādām pirmās incidentas matricu. Ļoti vienkārši šeit mums ir šeit mezgli, šeit tātad zari. Ja strāva ieplūst mezgla -1, ja strāva izplūst no mezgla +1, ja zars nav savienots ar mezglu, rakstam 0. Tad skatāmies, piemēram, pirmais mezgls, strāva 1 ieplūst -1, trešā izplūst +1, ceturta izplūst +1, pārējie nulles, jo nav savienoti. Un tā tālāk aizpildām pirmās incidentas matricu. Nākamais mums ir EDS matrica, kur pēc būtības ir kolonu veida vektors, kuru rindu skaits sakrīt zāru skaitam. Tad tur, kur zāra ir EDS avots, rakstam viņu vērtību, tur, kur nav nulles. Ja EDS vērtība sakrīt ar strāvas virzienu, šeit ar plusu rakstam. Ja EDS vērtība nesakrīt ar izvēlēto strāvas virzienu, rakstam ar mīnuszīmi. Nu, un otra matrica ir pretestību matrica, kur mēs rakstam pilna katra zāra pretestību. Nu, vot. Tad aizvietošanas schēma, divas matricas. Šeit uzreiz varētu. Kur man ir? Ko darīt, ja ir divfazīgs bojums? Nu, es te uzreiz uzskicēšu. Tā, redzat, un ir labi. Tā. Tad tieši secību es uzzīmēju, ja? Tieši secību uzzīmēju. Un tagad pretsecība. Tad tā, ka bojums nav saistīts ar zemi, nulles secības nav. Tad, ja mums ir divfazīgs bojums, tad tiešas secības un pretsecības bojuma vieta tiek savienota kopā, un nulles vadi arī tiek savienoti kopā. Nulles vadi, re, kur ir. Tur ir vienkāršāk, ja ir divfazīgs bojums. Tad savienojas bojuma vietas un nulles savienojas un sazemējas. Vot tā izskatās, ja mums ir divfazīgs bojums. Secību savienojums. Ok. Tagad braucam pie koda. Tad papildus šeit, re, kur ir MATLAB kods jums ir dots. Kas šeit ir iekšā? Visi ievadāti, tad līnijas garumi, līnijas pretestības uz 1 kilometru, EDS, tur līnijas spriegums, tātad, principā, komentāros viss ir, protams, šeit ir drusciņ citam variantam, tātad, re, kur ir šeit pat 3 EDS, jā, vot, jā, tātad, nu, jums arī būs 3, tāpēc 2 ģeneratori un sistēma, jā, tātad, ģeneratoru pretestības, re, kur viņi ir. Pie tam šeit ir svarīgs, tātad, numerācija paliek, tātad, ja mēs šeit kaut ko ievadam, kas attiecas uz pretsecību, šeit re, kur ir divnieks. Kas šeit par niansēm? Nianses ir sekojuši. Tātad, ar ko atšķiras tieša, pretēja un nulsecība? Tātad, tieši secība, tātad viss ir, kā mēs zinām, viss pretestība, ēdes un tā tālāk. Tur nav, kā teikt, ko piebilst. Pretsecība. Pretsecība pazūd ēdes avoti, kā mēs šeit redzam, un pretsecība atšķiras ģeneratoru pretestības. Tāpēc šeit kodā, re, kur ir ģeneratoram viens pretsecības, pretsecība ir tieši secība reizināt ar koeficientu. Nu, vienīgais šeit ir rakstīts apgriezta secības pretestība, tāpēc, ka, nu, tur pretsecība un apgriezta secība, tas ir viens tas pats, vienīgais, kā ir pareizāk. Tomēr, tā kā, nu,
Tas viss tiek tulkos no angļu valoda, kur, nu, kur tā visa teorija savu laiku tiek izgudrota. Tātad ir pozitīvs sekvence un ir negatīvs sekvence. Nu, tomēr pareizāk tulkot pretsecībā, nevis apgrieztā secībā. Tāpēc, nu, ja kaut kur ir parādās apgrieztā secībā, mēs saprotam, ka tas ir tas pats. Uh, jā, tātad pretsecībā mainās ģeneratora pretestība, nulta secībā pazūd gan EDS avoti, gan ģeneratoru pretestības, līniju pretestība atšķiras aptuveni 3 reizes, un transformatoriem nekas nemainās. Par to, ka, nu, atkal, jums Dolgits ir stāstīja par to, ka nulsecība tur tas koeficients, ar ko atšķiras, viss ir atkarīgs no balstiem, no tā, kā tur ģeometriski tiek izvietoti vadi, kas tur ir attālums starp fāzi zemi un tā tālāk. Principā to nosaka empiriski, bet nu, mūsu darbam, tur šeit kursa darba konkrēti bija, kā piemērs pieņems, ka tiešai secībai ir koeficients 3,1, re, kur viņš ir. Un, nu, sorry, tātad aktīvai daļai 3,1, reaktīvai daļai 3,2 koeficients. Un principā, re, kur viņš ir, kad mēs reicinām Z01, tātad līnijas nulto pretestību, re, kur mēs reicinām tieši secības aktīvo pretestību ar A1 koeficientu un reaktīvo pretestību ar A2 koeficientu, re, kur tas ir. Šeit ir tā daļa, re, kur ir 1, 1, 1, 2, kā kursa darba, tātad sadalījums. Kur ir bojums? Tātad, principā, šitas pretestības pirms un pēc vienkārši procentos šeit. Tātad, ja ir sākuma re, kur ir 0,999% no līnijas, ja? Kā mēs sadalām pirms un pēc. Tālāk mums ir. Nu, šeit ir procentu zīme, te ir komentāri, jā, tātad varat drusku vispār vienu no tam daļām izgriezt. Katram zaram tad izreicinām pilnu pretestību atkarībā no tā, cik tur daudz elementu ir, jo tur, kad virknes slēgums, tas ir viens zars. Tad ievadam pirmas incidences matricu, kur ir tā topoloģija EDS matricu, pretestības matricu, un re, kur ir jūsu aprecinu rezultāts, U un IZ, tātad spriegums mezglos un strāva zaros. Tad jums rezultātā būs šeit divi vektori. Tātad spriegumi un strāvas. Ok, tad atgriežamies šeit. Mums ir visas strāvas un visas spriegumi. Un kāds ir uzdevums? Kā bojājumu redz aizsardzība? Tad pieņemam, ka mums ir, nu, tur bija aizsardzība, šeit pieņemsim, ka rekurot esam šeit. Tad līnija tur, kur ir bojājums, tad bojājums ir līnijas galā un aizsardzība atrodas šeit, sākumā. Tātad, ko redz aizsardzība? Tas nozīmē, ka aizsardzība redz ceturto strāvu un spriegumu viens. Bet tas ir tieši secībā. Mums ir 3 secības. Ar reāli dzīvi mums ir 3 fāzes. Kā to saprast? Kas te notiek? Nu, ja mēs atversim to Zītsmanas Popkovas grāmatu, tur ir rakstīts, ka mēs visu reiķinām speciālai fāzei. Nu, visu šito aprēķinu veicam speciālai fāzei. Kā saprast, kas ir speciāla fāze? Nu, ļoti vienkārši. Konkrētam gadījumam unikāla fāze. Ja mums ir vienfazīgs bojums, tas nozīmē, ka mums ir bojata viena fāze un viņa ir unikāla. Tas nozīmē, ka to, ko mēs redzam šeit, ir bojatai fāzei. Attiecīgi, strava I4 ir bojatas fāzes tiešsecība strava, I8 ir bojatas fāzes pretsecība strava un I14 ir bojatas fāzes nulsecība strava. Ar spriegumu drusku ir sarežģītāk, tāpēc pārunāsim vēlāk. Sākumā ar strāvu. Ok.
Bet, ja mums ir divfazīgs bojums, mēs saprotam, ka mums ir divas fāzes, ir bojātas, un viena mums ir vesela fāze. Un atkal jautājums, kāda mums ir speciāla fāze? Nu, ot, viena vienīga, kas palika vesela, tāpēc, ka nu, viņa ir viena. Tātad tur situācija ir pretēja. Tātad to, ko mēs šeit rēķinam, ja būs nevis bojāta fāze, ja, bet tā fāze, kura palika tātad vesela. Un tā kā tur ir tikai tieši un pretsecība, nulles secības nav, attiecīgi tātad fāzes trāva, piemēram, IA. A fāzes trāva ir vienāda ar A fāzes tiešsaistības trāva plus pretsecības trāva. Tad tur būs divi komponenti. Ja mums ir vienfāzīgs bojums, tad būs trīs komponenti. Un šeit pa lielam rekurta daļa, kas atbilst par vektoriem. Attiecīgi, kas šeit bija rakstīts, nu, vat, piemēram, šeit ir divfazīgam bojumam. Tātad B fāzes trāva ir vienāda ar tieša secības strāva plus pretsecības strāva. Tad divi komponenti. Ja jums ir vienfāzīgs, tad vajadzētu vēl vienu komponentu, trešu. Vot tā. Ok, tad, ja mums ir vienas fāzes visas trīs secības, mums ir zināms paņēmiens, kā mēs varam atrast pārējās fāzes. Ļoti vienkārši. Ja mēs griežam vektoru, tātad tieši secības vektoru, ja mēs griežam, tātad tā, tam šitam man vajadzētu minimizēt šeit, kur tas bija ārā, kur ir. Tā, šeit kaut kur sākumā arī bija tie vektori. Kur ir neliela pamācība. Tātad, kā viņi izskatās? Tieši secība, kur ir pretsecība un nulles secība. Tātad, kur ir, ja mēs griežam, kur ir tieši secība, kur ir A1, C1 pa 120 grādiem, tā, kods. Nu, šeit ir piemērs, ja, IB mīnus 120 grādi, ja. Nu, MATLABs rēķina radiānos, tāpēc šeit ir nepieciešams, lai pāriet no grādiem uz radiāniem. MATLAB pat kur ir tie 120, kur ir IZ4. Ir no aprēķina, no matricas, tātad ceturta strāva, ceturtais zārs, ceturta strāva, tātad as. Mēs pieņemam, ka tas ir A fāzes, ja? Tātad B fāze ir A fāze reiz minus 120 grādi. Nu, pagriežam pa 120 grādiem. Tad pagriežam pa 120 grādiem, tātad, lai mums būtu B. Un tātad vai plus 120 būtu C, minus 120 būtu B. B griežam vēl pa minus 120, mums būs kur ir. Tātad, vai uzreiz pa minus 240 grādiem būtu C. Ar pretsecību viss ir pretēji. Tāpēc rekur, kā viņi atšķiras, ja, tad izvietojums. Tāpēc, kad mēs griežam pretsecību, mēs to griežam pretēji virzienā. Tāpēc, redzat, šeit ir plus. Pagriežam pa plus 120 grādiem. Bet šeit ir viena nianse. Vot šeit ir piemēra, redziet, tad šeit mēs griežam ceturto zāru, a šeit mēs griežam minus 11 zāru. Kas šeit par problēmu? Ļoti vienkārši. Šeit, kur mums ir aprēķins, piemēram, šeit mums ir matemātika, ja? Es tā apzīmēšu. Strava. Šeit ir matemātika. Bet mums ir arī fizika. Un vektori attiecas viens pret citu pēc fizikas likumiem. Tad mēs atceramies, kad mums ir starpfāžu bojums. Kā izskatās vektori? Tātad tieša un pretsecība. Tur ir starp viņiem 180 grādi, un viņi skatās pretēji virzienā.
Tāpēc šeit ir tāda nianse, kā, ja mums ir vienfazīgs bojums, visas secības skatās viena virzienā. Visas trīs secības. Tāpēc mums veidojas tātad, mēs viņus vektoriāli sasumējam un mums parādās viena gara strāvā. Tad, re, kur ir tātad viens, piemēram, divi, trīs. Nu, viņi varētu drusku tad atšķirties. Tur drusku, bet ideja viens, prete secība un nulta. Vot tā. Tas nozīmē arī vektoriem jūsu tātad kolona, lai varētu summēt. Jābūt, lai viņi skatās viena virzienā. Ja teoretiski ot šeit 4, 9, nu, es skatos, tas 9 un 16, ja? Tātad šeit ir viņi viena virzienā. Un ja virziens ir pareizs, tas nozīmē, ka viņš visticamāk ir pareizs, tāpēc, ka strāva plus no avota, ja? Tad mums rezultātā būs nu, pozitīvas vērtības, gan 4, gan 9, gan 16. Un mēs tad viņus summējam. Un mums būs viss kārtībā. Bet, ja gadījumā mums kaut kur bultiņa būs pretēji virzienā, nu, ot nekā šeit, ja, piemēram, tas nozīmē, ka mēs dabūsim vienu rezultātu ar mīnuszīmi, kas liecina par to, ka mums nepareizs virziens. Bet, kad mēs vektoriāli summējam, mums jāsummē tikai pozitīvas virzienas. Tāpēc mums jāpaskatās, kādi mums ir rezultāti. Un, ja kāds no rezultātiem ir ar mīnuszīmi, mēs pārbaudām, kāpēc tur ir mīnus. Un tātad summējam tā, kā vajag, ievērojot mīnusu. Tāpēc ot šeit arī ir tas piemērs, ka mūsu izvēlētais virziens nebija pareizs. Strāva bija ar mīnus zīmi, un tāpēc, lai šito tā kā mīnusu, nu, izsvitrot no šitas fizikas, kur mēs fizikāli, nu, vektoriāli summējam, ja? Tad tas ir paņemts 11 strāva no 11 mēsla ar mīnus zīmi, lai summē tikai pozitīvas vērtības. Tad vēlreiz. Kad mums ir starpfāžu bojums, nu, jau difazīgs bojums, ja, tad tieši un pretsecības skatās pretē virzienā. Viņam tā jābūt. Bet, kad mums ir vienfazīgs bojums, visas trīs secības skatās viena virzienā. Būt tādas nianses. Tātad vienkārši par zīmēm jāatcerās. Nu, un varbūt pēdējais, kas šeit ir par stravu, tātad, kur tas ir? Jā, tad nulsecības visas trīs nulsecības, ja skatās viena virziena. Tāpēc tur nekas nevajag, nu, neko nevajag griezt, lai dabūtu tā kā pārējais fāzes vērtības. Tāpēc mēs griežam, lai dabūtu pārējais fāzes secības vērtības tikai tieši un pretsecību. Nulsecība visi trīs ir vienādi. Tāpēc vienkārši summējam klāt un viss. Ok, šeit ir par strāvu. Tagad par spriegumu. Par spriegumu ir drusciņ sarežģītāk. Tā centīšos paskaidrot. Jo, kad mēs runājam par strāvu, tur viss ir vienkārši. Tātad ir zars, ir strāvmainis numēriem, tātad viss kārtībā. Bet ar spriegumu mūsu simetrisko sastāvdaļu teorijā ir pateikts, ka, nu, fāzes spriegums sastāv no secības sprieguma, tieša secības sprieguma, pretsecības, nulles secības. Un šeit ir nianse, ka tur nav mēsgla spriegums. Tur ir visas secības spriegums. Jo šeit teorija, kas par parādību? Tātad teorija ir tā, ka mums šeit ot visa tā schēma, kas ir spriegums, samazinās no EDS vērtības līdz nulei. Vot tā pakāpeniski, kas arī izraisa strāvu, ja? Un, lai pateiktu, kāda ir secības spriegums, mums ir nepieciešama potenciāla starpība starp secību ieejas un izējas mēsgliem.
Tūlīt centīsimies to saprast uz piemēra. Tātad, kur mums ir tieši secība. Un tieši secība mums ir nulvats, kas ir sazemēts. Un sazemētam, nulvadam spriegums attiecīgi ir nulle. Tas nozīmē, ka tad tūlīt, tā, tā, ok, jā. Šeit tad sprieguma starpība, ja mēs salīdzinām jebkuru mezglu ar nulli, būs vienāda ar mezgla spriegumu. Tas attiecīgi tātad tieša secība mums nav jārūpējas par to, kas ir secību spriegums. Mēs vienkārši ņemam attiecīga mezgla spriegumu. Ja mums interesē tātad spriegums, kur ir kopne viens, tad attiecīgi tas ir mezgls viens. Mēs tā arī rakstam tieša secības spriegums atbilst spriegumam mezgla viens. Viss ir kārtībā. Sarežģītāk ir tātad ar pretsecību un nulto secību. Ja mums, tātad, kur ir pretsecība, ja? Tātad pretsecība tiek savienota ar tiešu secību otrais mezgls un ar nulto secību piektais mezgls. Mums interesē, ja kāds būtu tāds secības spriegums, attiecīgi, kā aizsardzība mums ir tātad, kur ir ņem spriegumu no šejienes, kur mums ir ceturtais mezgls. Tad, attiecīgi, pretsecības spriegums būtu vienāds ar mūsu gadījumā starpību starp 4. un 5. mezglu. Pats spriegumā, pats secības spriegums ir 2. un 5. Tātad es tev reiz uzrakstīšu. Tā kā man, lai es varu to redzēt, tā kā man izdarīt labāk, tūlīt. Vai varbūt tas jauns. Tad. Vot tā. Tad otrais. Tad U tieša pretsecības būtu vienāds. Tā kā teorija pretsecības spriegums skatās pretī tiešai secībai, tāpēc mēs rakstam vot tā mīnus. Un otra mezgla mīnus un 5. Bet tā kā mums interesē, kas notiek 4. mezglā, nevis 2. Tāpēc pareizi būs un 4 minus U5. Vot tāds būs speciālai fāzei pretsecības spriegums. Un tas pats nulsecībai. Tātad aizsardzība mums ir šeit, tātad interesē 7. mezgls, tāpēc U0 būs atkal mīnus U7 mīnus tā. Mīnus tā, stop. Šeit ir U7. Mūsu gadījumā tas būs. Nē, es drusciņu. Es nepareizi. Pats sajaucu vakars. Tur jābūt arī tas pats, ka šeit mēs taču nevaram, ja tas ir.
Sajaucu drusciņu, drusciņu sajaucu. Šeit paliek, šeit ir pareizi. Tātad, ja mums ir secības spriegums, bet tur, kur mums ir tūlīt, tā, stop, pats aizdomājos. Точно я sajaucu, vai es точно sajaucu? Jā. Nu jā, tāpēc, ka nulots, jā, sajaucu, точно sajaucu. Vot, tagad vienkārši, es, kā teikt, no galvas neatceros, atceros likumu, tāpēc, vot, vienkārši apdomāju, to vajadzēja vēlreiz pārdomāt tā. Tātad, jā, ceturtais un otrais šeit bija otrais, ceturtais, un šeit mums būtu piektais U7. Es paskaidrošu, kas tur par ideju. Es uzsvīšu, varbūt print screen. Tā, tad vēl būtu šeit piefiksējam, un tad es vēl vienu paintu atveršu. Tur ir ļoti vienkārša logika, kā to lai zīmētu. Oi, tas ir cits. Mhm. Šito. Kas man bija? Labi, tad ar aizmirsu print screen uzreiz. Es man print screen nestrādā. Man print screen nestrādā. Kāpēc? Mhm. Vajadzētu tur sapratu. Sapratu. Mhm. Nu, vot. Šeit ir diezgan vienkārši. Kad mēs gribam zināt, tātad re, kur ir otrais, piektais, ja? Tātad es uz voltmetrs, secību, spriegums. Bet, ja mēs gribam nomarīt, tātad kas notika tur, kur atrodas aizsardzība, tad mums ir nepieciešams šeit un nullots. Vot tā, nomarīt. Kas attiecīgi ir otrais, ceturtais. Un šeit ir tāds pats. Ja mēs gribam zināt, kas ar septīto mēslu, tad liekam starp septīto un nulto vadu voltmetru. Tā mums tad attiecīgi, tā, kur tas bija iepriekšējais. Tad septītais, piektais un precīzi ceturtais, otrais mēsls, re, kur viņi ir. Nu, un tas pats šeit, ja mēs gribam tiešai secībai, ja zināt, kas mums notiek, jā, tad re, kur ir voltmetrs tiešai secībai. Bet tā kā, nu, šeit ir nulle, tātad pret nulli arī būs pirmā mēsla vērtība. Tātad, vot tā. Vot tā. Tā, labi. Labi. Atgriežamies pie koda. Un re, kur ir šeit tātad ar spriegumu. Tā kā, ja mums ir divfašu bojums, tur gan tiešsaicība ir pret nulli, gan pretsecība ir pret nulli. Tāpēc tur, kur ir divfazīgs bojums, mēs tā kā ar strāvu ņemam konkrēta mezglā spriegumu, un mums ar to pietiek. Ja? Bet, ja mums ir vienfazīgs bojums, tad mums jāatceras šito te pamācību, kā katra secības spriegums tiek veidots. Tāpēc šeit ir tā, kā, kur ir tie komentāri, šeit ir difazīgam bojājumam, ja, tātad tur, kur griežam konkrētus, teiksim, no matricas
vērtības, nu, mest būs spriegumus, ja, bet tur, kur vienfāzīgs bojums, tur drusciņi tātad sarežģītāk, tur ir nepieciešams sākuma tātad to secību spriegumu. Tad, nu, tieši skaidrs, tur būs tā, ka ir pretēji. Pretsecību un nulsecību vajadzētu izreikināt, un pēc tam sākam griezt viņus. Griezt, protams. Ok, griežam, griežam, griežam. Pagriež. Kaut kā tā. Nu, un pēc tam, kad jums būs visi vektori, vajadzēs viņu grafiski uzzīmēt. Ar šo arī ir viss, kas attiecas pēdējiem uzdevumam. Varbūt ir jautājumi. Tā, var paust.